Ja tur jau arī laiks tāds īsti. Tas nozīmē daudz. Tas nozīmē ne tikai Latvijas aizsardzības industrijai, bet Latvijai, Latvijas spēkam, Latvijas ekonomikai, jo tas nodrošinās gan mums papildus piegāžu drošības, gan mūsu bruņoto spēku apgādi un līdz ar to stiprināšanu. Un tieši tā tas ir aizsardzības industrijas ieguvums, bet vienlaikus tā ir kopumā tautsēmniecība un mūsu drošība, kas iegūst. Rūpnīca ir paredzēts vērt vaļā 2026. gada vidū, sākot ar 3. ceturksni, kad pirmie lādiņi šeit vajadzētu viņiem tikt saražotiem. Mēs esam pie šī plāna pieturējušies un mēs esam apņēmības pilni, lai šo plānu arī realizētu un lai šeit munīcijas lādiņi ar 2026. gada otro pusi tikt ražot Latvijā. Nu, šodien sajūta ir brīnišķīga, jo, man liekas, mēs visi pārliecināmies par to, ka mūsu nodomi, griba, sagatavošanās darbi šobrīd ir redzams, ka tas nes rezultātu. Aktīvi notiek būvniecība, ir uzsākt būvniecība. Šodien ieliekam kapsulu un sajūta ir brīnišķīga, bet mēs esam šeit šodien. Tas nozīmē, ka ja ir griba, ja ir vēlēšanās un ja ir šī virzību sadarbība, tad viss ir iespējams. Rheinmetalls un Rollo tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Tāda tie divi partneri, arī citi, tāda divi projekti ar dažādiem partneriem. Rollo ir mūsu pirmais projekts, kur mēs īstenojam kopā ar 4 partneriem no 4 dažādām valstīm. Jā, tēma ir tā pati, tā ir artilērijas munīcija, taču tie nav arī, tie ir viens otru papildinoši produkti. Un abi tie ir vajadzīgi mūsu bruņotajiem spēkiem. Tātad šeit Rollo projekta ietvaros šajā ražotnē mēs komplektēsim modulāros pulveru lādiņus. Tātad tas ir tas, kas sadeg, un tam sadegot tiek izgrūsts šāviņš no stobra. Savukārt, īstenojot Rheinmetall projektu, mēs ražosim šāviņu, kas savukārt izlidos pa stobru ārā. Paldies!